Šajā sezonā mēs ar brāli kolosāli braucieni pa visu Latviju ir kļuvuši vēl aizraujošāki un ērtāki, jo Mercedes-Benz un Veho ir parūpējušies par mūsu drošību un komfortu ceļā. Tagad mēs varam pilnībā ļauties piedzīvojumiem, meklējot skaistākās vietas sirsnīgai atpūtai ar ģimeni un draugiem. Jau pēc maza brītiņa mēs atkal dosimies ceļā. Bet es jums kaut ko gribu pastāstīt, ko jūs gan jau paši zinat, bet es tāpat atgādināšu, ka sprādzēties vienmēr ir obligāti. Vienalga, vai tu esi pasažieris, vai tu esi šoferis, vai tu sēdi priekšā vai aizmugurē, sprādzēties ir ļoti svarīgi, jo tas var ietekmēt tavu drošību un izglābt tavu dzīvību. Bet tagad es jums iedošu iespēju uzmanēt, kur mēs brauksim. Mēs brauksim uz Snēpeles pagastu, noskaidrot par pasaulē lielākajiem putniem – strausiem, un noskaidrot, kāpēc kaziņas, kuras dzīvo Norniekos, dēvē par būru kazām. Vēl viena lieta īstenībā, kas man patīk, pastieties, mēs esam iebraukuši tādā grants ceļos pamatīgos. Ko mēs darām? Tas ir šai mašīnai. Viņai pneumatiskā piekara. Un mašīna paceļās augšā. Un nekāda akmeņa mums vairs nav bīstama. Sveiki, saimnieki! Jums šeit izstās ļoti skaisti. Kāpēc tieši strausi un kazas? Jā. Strausi bija varbūt tās vairāk tāda apzināta izvēle, bet arī nosacīti, jā, jo ar tiem mēs sākām, un vispārējais te veidojies tā pakāpeniski. Un nedaudz varbūt tās ieskicējuši tos pēdējos 14 gadus, ko mēs šeit esam, jo 1. aprīlī ir mūsu jubileja, varētu teikt, kad mēs sākām šeit attīstīt to, ko mēs šeit darām. Jā, bija izbeidzās mums viens biznesa ģimenes uzņēmums, un tā atlika laiks pievērsties tam, ko es visu laiku gribēju darīt, un laukiem. Jā. Un tad vienā rada sajietā es satiku brālēnu Gunti, un viņš runāja par sliekam, par gliemežiem. Viņš saka, nākošais es braucu skatīties, kā strausi audzē. Un es viņam aizbraucu līdzi. Un tā viss sākās. Bet pārējais, 1. gadā visi radi un draugi gribēja redzēt, kas mums šeit notiekās un kāda izskatās strausi. Tajā brīdī sapratām, ka viņi ir jārāda arī visiem. Trešā lieta mums saimniecībā ienāca kazas, kuras mums palīdz izkopt ainavu. Tieši šie bērziņi bija pirmie, kur mums bija aizauguši ar krūmiem un kur es 3 gadus trimmerēju un sapratu, ka krūma atauga un vajag palīgs. To mums kazas šobrīd dara. Tad 4. lieta jau bija, tad mēs sāk braukt grupas un jautāja, vai nevar uzēst. Tā mēs uz ugunskura vārījām strausa gaļas zupu un nonācām līdz foršam restorānam. Un pēdējais, kas mums ir, tad šobrīd mums top brīvdienu mājiņas, lai tie, kas bauda restorāna ēdienu, var pabaudīt arī vīnu, un viņiem nav jāsteidzās un vai kādam jāplāno, kurš brauks un kurš nebrauks. Un tad top brīvdienu mājiņas, kur palikties. Saimnieki, es jau skatos, ka man mamma ar maziem brāļiem ir aizskrējuši pēc strausiem. Varbūt mēs arī varētu doties. Jā, jo redziet, tur jau arī mūsu galvenais gids Joko ir. Jā. Tā kā viņš jau zina, patiešām viņš ved un dosimies. Jā. Tad, kad mēs iesim pie strausiem, viņš jau zinās nākošo vietu, kur iet. Jā. Tas ir vēl viens no mūsu viesu iecienītajiem draugiem. Jā. Tā kā. Viņš ir gan suns. Viņš nav ļoti mācīts, bet viņam ir instinkti, un viņš arī kazas te mums vasarā palīdz ganīt. Un, jā, Joko, iesim. Jā. Ko un cik daudz strausi dienā apēd? Paklausamies. Dzirdēs? Tā. Ja izdevās dzirdēt, tad tā ir strausa tēviņa pavasara izrādīšanās. Jā. Un, jā, strausiem mēs maisam barību. Tur ir rauzas, kviešu mieži, klijas, lucernas. Un tad lielais strauss apmēram apēda 2 kg dienā. Maziņiem līdz ceļojumam uz restorānu apmēram pustonu apēda. Wow! Jā. Te jau mums, kā jau es minēju, tēviņi paliek aktīvāk. Viņi,
Šis ir īpaši pavasarī. Ne visiem to izdodās dzirdēt. Dejot visu. Mama, paskaties! Tas danco! Mama, tas danco! Un tagad var droši nākt, šitiem te var piefilmēt, jo viņš ir 40 gramus smadzenes, viss ir aizņemts ar... Viennozīmīgi šobrīd varam teikt, ka pavasars ir atnācis un strausi gatavojās savai pārošanās sezonai. Jā. Gan skaņa, ar kur viņi izrādās, gan dējas, tas viss šobrīd notiekās. Un jūs esat klāti, jā, ka tās ir tik aktīvi. Šī ir atkal pirmā diena, kad te viens pēc otra pūš. Jā, pagājuši svētdien tur viens kaut ko pamuzicēja, otrs, bet šobrīd ir vēl viena būtiska iezīme, kas viņiem šobrīd ir. Viņiem paliek knābi, paliek sarkani un kājas, jā. Tad, kad hormoni sāk trakot, pigmentācija mainās un viņi paliek agresīvāki, viņi sāk mēģināt savu teritoriju paplašināt uz kaimiņu pusi, jā, izsitot kādu dēli vai ko. Kāpēc kaziņām ir tik interesants nosaukums būru kazas? Tā ir šķirnes nosaukums. Būru šķirnes kazas ir cēlušās no Āfrikas tāpatās kā strausa, bet to es tikai pamanīju pēc tam, ka viss, kas mums ir no Āfrikas. Mums pat restorānā vīns tagad ir no Āfrikas pārsvarā. Jā. Tā kā, bet kāpēc tieši būru? Vai nav kāda būru cilts? Tur nezinu, varbūt tās, jā, tā kā. Un tad, jā, kā es teicu, Āzītis bija tā aizrāvies ar darbiņu, ka bija aizmirsts, ka viņam jāēd, un tāpēc mēs dabujām viņu palikt nost, lai drusku atkopjās, jo viņš tikai ir sarunā randiņas un iet uz randiņiem vakarā, jā. Nu, tāds tu bija. Jā, tagad jāmaina spalva, vasaras kažoks jāpucē, lai varētu spīdēt tā kā arābu zirgi.